Jason! Bravo! Un es apsveicu visus tos, kas ir pārkāpuši no 5 kilometriem uz 10 kilometriem. Malači! Un īpaši aplauss patiesībā pienākas dāmām, tāpēc, kad dāmām aplauss. Jo 10 kilometri ir tā distance, kur dāmu un vīriešu proporcija jau sāk tuvoties puse uz pusi, tā kā malacis. Malečis. Nu ko tad? Lai jums brīnišķīgs starts, un par laiku esam parūpējušies, nepārforsējot ar ātrumu, bet nu skrienat cik iekšā, protams. Nu, lai izdodās. Šis ir tātad 5. Nordea Rīgas maratons un 1. Nordea Rīgas maratona 10 km skrējiens. Tā kā, bet vēl starts nav, tā kā nomierinieties, ja? Es vēl sāku uzrunu un pēc tam vēl ir pāris minūtes līdz startam, tā kā nekur nav jāskrien, nespējušties viens otram virsū. Ja nu vienīgi ļoti gribās. Lai veicās! Paldies Aigaram, tad gaidām startu. Aigars šaus ar pistoli startā. Aigars šaus ar pistoli. Un mēs tā kā skrēja pusmaratons, mēs visi reizē aplaudējām. Ja tagad mēs varētu mēģināt reizē visi palikties. Arturs mēģinās uztaisīs kaut kādu dziesmu ritmisku. Un mēs varētu mēģināt visi pūles reizē palikties. Pamēģinām, Artur uzliec kaut kādu, kas ļoti ritmisks. Vai pagaid, šis vēl nav labs gabals lēkāšanai, ne? Derēs? Nu, mēģinām, ja? Reizē, ja? Varam reizē, tas pūles izstāst, ka viss reizē lēc. Un tieši, ka viņš ir pretī, ceļam augšā rokas, smukais vilnīts. Ļoti ideāli. Jūs ko, visu laiku futbolu mājās apmeklējat un hokeju? Ideāls vilnīts mums sanāk. Perfekti. Perfekti. Tik ātri, ka varam taisīt vilnīt. Taisam vilnīt pretējā virzienā. No priekšu uz aizmuguri ļoti labi. Tas sanāk vēl ātrāk nekā vilnīts uz priekšu. Un tā mēs pavadījām pēdējā maratonistu trasē. Tas ir no Zviedrijas. Viņš jau nedaudz ir horeogrāfiju iestudējis, lai mūs pasveicinātu. Ideāli, laižam trasē. Nu, pēc minūtes taisīsim šāvieniņu. Un varēsim doties arī 10 kilometros jaunajā ekskluzīvajā distancē, kas mums šodien paredzēta 20. reizē Rīgas maratonā, kurš zem Nordea karogiem notiek jau. Kuro gadu mums tagad notiek zem Nordea karogiem 3. Ja? 5. Vai es tev vecs cilvēks ar cipars sev? Nu ko, Aigaram rokā pistole starta. Starta pistolē ļoti līdzīgs priekšmets. Vēl kaut kā pusminūti pagaidām, ja? 29 jau tev rāda. Tātad mazliet tikmēr sasadamies. Ievelkam elpu. Zaudēt mums nav ko, priekšā tikai 10 kilometri. Tātad es pielikšu mikrofonu pie pistoles, jūs dzirdēsiet šāviem pilnīgi droši, nekas nenotiks. Visi smuki riktējamies. Pusē tādu mazu klusumiņu, tā kā pirms ceļa. Viens nepļāpā. Ļoti labi. Perfekti. Klusums sanāca mums ļoti labs. Nu ko, Kristofs nepateiks tikai laiks. Vortiski dažas sekundes. Un tā kā pārleks pulkstenīts uz 30 minūtēm, tad mēs lietīsim gaisā. Netais mums falšsārt, ja. Mazliet uzgaid. Būsim precīzi. Tur sasteigt neko nevar, tik un tā jāskrien, tik ilgi, cik jāskrien. Nekas labāks nav gaidāms. Vēl dažas sekundes, tas neredz sekundžu rādītāji, bet tikko pārliks minūte, tā mēs dosim vaļā. Jā, kas tev tur jāspiež? Ir, aiziet. Jo! Sveiciens visiem 10 kilometrniekiem! Pilnīgi jauni ekskluzīvu distanciem, kas pagājuši gadu skrēja prieci. 5 km šogad ir sagatavojušies uz dubulto piecinieku uz 10 kilometriem. Cepurnos visiem! Sveiciens visiem! Un Māleši tā arī turpina bez lielas grūstīšanās, rāmu un garu. 10 km uz priekšā, tiekamies finišā. Nu, es ceru ne vēlāk kā pēc stundas. Tur jūs sagaidīs arī Hanzas viesmaitas, sagaidīs arī dāvaniņas, maisiņi, medaļas, šimšana un vispārējais. Būs lustīgi. Jason! Jason! Oh, what happened to Amanda? Just won the 10K. Eileen. Uz priekšu pēc finiša, lūdzu nestāvam pēc finiša līnijas sasniegšanas. Ejam uz priekšu pēc finiša, ejam uz priekšu pēc finiša, kustamies. Ejam uz... You guys just won the 10K marathon here in Riga. What are you going to do now? We're going to Disney World. Olivia, what's up? Hello. Hey, Amanda, I'm Mexican.